Hei, nāc pastāstīšu, kā abonēt apdrošināšanu. Šis ir Jānis ar savu jaunu auto. Jāni uzrunā apdrošinātājs. Hei, Jāni, forši auto, bet tu esi domājis, ko darīsi, atgadīsies negadījums? Jānis atbild, nē, neesmu. Apdrošinātājs Jānim piedāvā. Jāni, ja tu mums maksāsi 5 eiro mēnesī, mēs seksim izdevumus par tavu negadījumu. Jānis atbild, ok, izklausās diezgan izdevīgi. Kādu dienu? Jānis nejauši ietliek savu draugu Pētera automašīnā. Jānis neizpratno, kā lai es teicu salboju gan savu, gan Pētera automašīnu. Jānis sazinās ar savu apdrošinātāju un dzird labas ziņas. Tā kā tu mums maksāji 5 eiro mēnesī, šeit tev būs 10 eiro. Gan sava, gan arī drauga Pētera auto salbošanā. Jānis, protams, bezgalīgi priecīgs, jo viņam šo 10 eiro tāpatās nebija. Taču jums varētu šķist, ka apdrošinātāji to visu varētu ļauties pavisam vienkārši. Apdrošinātājiem ir tūkstošiem šādu Jāņu, kas ir mēnesi iemaksā naudu kopējā kraikasē, un lielākā daļa no viņiem iztiek bez negadījuma. Taču atceramies, apdrošināšanas kompānijām ir savs aprēķins. Jāni, mēs esam priecīgi, ka ar tevi viss ir kārtībā, taču mums ir sliktas ziņas. No šī brīža tas ir riskants autovadītājs, un tev būs jāmaksā nevis 5, bet nu jau 10 eiro mēnesī. Nu tālāk darbojas apdrošināšana. Jānis maksā nelielu summu, lai sektu lielu risku. Ienāc Kompensē veiklā, izvēlēs abonēt OKTE, Kasko, mājokļa vai nelaimes gadījumu apdrošināšanu.